Ādažu, Babītes, Talsu un Tukumu novadi ir spraigās sacensībās. Kurš no viņiem būs labākais stikla šķirotājs? Sacensības ir sākušās! Sākot ar 1. martu, 3 mēnešu garumā 4 novadi sacentīsies savā starpā, kurš sašķiros vislielāko stikla apjomu uz vienu iedzīvotāju. Kaut stiklu var pārstrādāt mūžīgi, joprojām liela daļa no tā nonāk poligonos. Babītes vidusskola atkritumu šķirošanai pievērš lielu nozīmi. Viņiem pat ir izveidota ekoskolas padome, kurā aktīvi piedalās vairāk nekā 50 jauniešu. Mēs vācam izlietotās baterijas, mēs vācam makulatūru un šobrīd esam uzsākuši šķirot arī stiklu un PET pudeles. Kāpēc stiklu sākāt šķirot? Tādēļ, ka mēs sacenšamies ar ādažiem. Tad, kad es augusta beigās pieteicu skolu ekoskolas programmā, tad es biju ļoti uztrauksies par to, cik jaunieši nāks. Pirmajā tikšanās reizē atnāca 20, un nākamajā jau 40, un šobrīd viņi ļoti uzpasēja gan ekopadomes sēdes, gan ikvienu darbu un aktivitāti. Un viņi ir apņēmības pilni uzvarēt šķirošanas sacensībās. Atkritumus jau šķiroju, bet es gribu, lai to dara arī citi, un ekoskolas padome ir tas, kā es varu veicināt jauniešus darīt to pašu. Mēs arī ekoskolā taisījām rīcības dienu, kur mēs aicinājām visus Babītes novada iedzīvotājus būt zaļiem, šķirot atkritumus. Tas viss atspoguļosies uz mūsu bērniem un mūsu bērnu bērniem. Doma par nākotni. Es šķiroju stiklu, papīru un arī sadzīves atkritumus. Pieņemsim, sadzīves atkritumus ar papīru ir diezgan grūti sašķirot, bet atsevišķi stikla pudeles, burkas un plasmasas pudeles ir diezgan viegli. Bet ko darīt iedzīvotājiem, kuriem šķirošanas iespēja nav nodrošināta, vai arī tā nav gana ērta? Individuāli mājsaimniecībām ir visos šajos novados iespēja pieteikt individuālos stikla konteinerus, tātad, ko mēs dodam uz nomu, bet stikla izvešana ir par velti. Tas ir privātmājām. Un publiski, kā vienmēr, ir iespēja turpināt pieteikt nepieciešamību pēc konteineriem kaut kādās konkrētās vietās, kur tie konteineri būtu vajadzīgi. Šīs akcijas ietveros tiks veiktas interaktīvās šķirošanas nodarbības, kurās stāstīs, kas ir jāšķiro, kā ir jāšķiro un kāpēc ir jāšķiro, lai bērni zinātu, šķirotu un mudinātu arī vecākus nemest visu kopējā sadzīves atkritumu konteinerā. Mēs ekoskola bijām ekofórumā, 4 cilvēki pārstāvējām Babīti. Un mums stāstīja par atkritumu šķirošanu, par vides aizsardzību. Un es tā kā izdomāju, ka varētu nākotnē mācīties geogrāfiju un vides aizsardzību. Klausoties visas tās problēmu risinājumu, es tiešām saprotu, kas ir ļoti nopietni par visām tām piesārņojumām, par jūrām, par zemi. Man liekas, ka tas būtu diezgan interesanti risināt arī pašai tās problēmas. Ja mēs skatāmies vispār uz paradumiem šķirot, tad mums vēl ir ļoti daudz, kas jādara. 80 līdz 90% no atkritumiem šobrīd tomēr iet uz poligoniem. Tātad mums vēl ir ļoti daudz iespējas šo šķirošanas paradumu un vietas un paplašināt. Arī pārējie novadi ir apņēmības pilni uzvarēt šajās sacensībās, jo uzvarētāji balvā saņems āra galda tenisu. Es domāju, ka ādaži noteikti grib piedalīties un strādāt ļoti aktīvi un noteikti arī uzvarēt. Šī ir, es domāju, ļoti laba iespēja mums visiem parādīt, ka mēs esam videi draudzīgi, ka mēs šķirojam atkritumus. Es savā mājā saviem bērniem arī mācu katrā spainītī likt savu frakciju. Un es domāju, ka tas ir tuvākais ceļš uz to, lai visur būtu tīrība, kārtība un sakoptība. Tātad, ja mēs sākam šo kārtību savās mājās, tad tas beigās būs arī ielās. Stikls, kas tiek izmests šķirošanas konteineros, pirmkārt nenonāks poligonos, tas tiks pārstrādāts, nepatērējot lieku enerģiju un atkal būs veikalu plauktos kā jauns iepakojums. Un tā šis aplis var turpināties neskaitāmas reizes, ja vien mēs stiklu vienmēr sašķirosim. Patiesībā ekoskolas padome nākamnedēļ nāks kopā un vēl domās aktivitātes, kā tad mēs iesaistīsim visu Babītes novadu, lai iesaistītu tik vienu Babītes iedzīvotāju šajā akcijā. Sacensības starp šiem novadiem risināsies līdz 31. maijam. Uzvarēt
grib visi, lai uzvar labākais. Sašķiroto stiklu taču varēs pārstrādāt.